Sveiciens visiem entuziastiem un ne tikai no ASV pašas tālākās dienvidu puses. Mani sauc Mārcis Krasovskis un es pārstāvu Floridas Panthers organizāciju, kas spēlē Nacionālajā hokeja līgā. Es neesmu spēlētājs, bet mans darbs šeit ir saistīts ar visu spēles prezentāciju, kā angļu valodā viņi sauc game presentation. Un mēs rūpējamies par to, lai spēles būtu foršs šovs un lai viņas būtu labi noformētas. Manas hokeja gaitas aizsākās, varētu teikt, arī ar entuziastiem, jo mani draugi un dombiedri tieši izveidoja šo līgu, un es biju klāt tajos tālajos gados apakaļ, kad tas notika. Sākumā mazliet arī piedalījos ar video un grafikām, mazliet palīdzēju, un tas arī bija ceļš, kā aizsākās manas hokeja gaitas un kā es esmu nokļuvusi līdz NHL-am. Man ir liels prieks par to, kā entuziasti ir izauguši. Man ir bijusi iespēja parādīt amerikāņu kolēģiem, ka mums ir tāda līga. Viņi nespēja noticēt, ka kaut kas tāds, kā viņi saka, beer līgā ir iespējams, ka ir tāda video apskati, mājaslapas un vispārējais. Tāpēc, čaļi, man liels prieks par jums un visiem pārējiem es novēlu būt aktīviem, būt sportiskiem, ejiet spēlēt hokeju un sekojiet līdzi, kā latviešiem sokās NHL-ā. Un šobrīd man ir tā iespēja nokomentēt tieši jūsu entuziastu labākos pagājušā mēneša momentus. Sāksim mēs ar E9 divīzijas trešo labāko momentu. Komandas Varāna 2 uzbrucējs numur 42 pašaizliedzīgi laužas cauri 3 spēlētājiem un gūst skaistus vārtus, nedomājot par savu veselību, medicīniskiem izdevumiem un traumatologa apmeklējumu. Otrais labākais moments LNL komandas uzbrucējs stāv vārtu priekšā un ar golfa spēlēšanas iemaņām gūst skaistus vārtus. Labākais moments E9 divīzijā pieder spēlētājiem numur 7 no komandas Gufoni. Viņš atrada savu brīvo ledu, pacietīgi gaidīja pie vārtu staba un sagaidīja atlikušo ripu no sava komandas biedra. Un tad ar perfektu plaukstas metienu raida ripu zem vārtu pārlikumu. Turpinam ar E8 divīzijas trešo labāko momentu. Spēlētājs ar numuru 95 no komandas Black Magic, saņemot tālu, precīzu piespēli, spēja aizskriet un gūt skaistus vārtus. Viņa brāļi Kolumbus ģērbtuvēs ir lepni par šo momentu un var pamācīties. Otrs labākais moments Viking 2 komandas spēlētājs ar 23. numuru ar skaistu nūjas tehniku dingle, dangle, dangle, dingle apspēlēt pretspēlētāju un iedot kolosālu piespēli savam komandas biedram ar numuru 3 uz vārtu tālo stabu un gūst skaistus vārtus. Un labākais E8 divīzijas moments ir komandai Vēla Kalpi spēlētājs ar 88. numuru pārslido gandrīz visu laukumu, spēlējot ripu gan ar 2 rokām, gan ar 1 roku turot nūju, gandrīz kā Jānis Puriņš izlaužas 1 pret vārtsaru un gūst skaistus vārtus. Braucam tālāk. E7 divīzijas trešais labākais moments ir komandai Pagāni. Spēlētājs ar 87. numuru uztaisa skaistu dropēsu savam komandas biedram un viņš raida ripu tālajā vārtu stūrī. Neatvairāms metiens un skaisti vārti. Komandai Piečuki otrs labākais moments. Komandas biedrs iedod piespēli spēlētājam numurs 76. Viņš klubdams, krizdams gandrīz kā Ovečkins gūst skaistus vārtus. E7 labākais moments ir komandai Mežoni. Spēlētājs ar numuru 70 mežonīgi izlaužas cauri 3 pret spēlētājiem, gūst skaistus vārtus un aizķeras aiz tās pašas sarkanās vārtu līnijas, kur iepriekšējā momentā krita komandas Piečuku spēlētājs. Turpinam ar E6 divīziju. Komandas Rota spēlētāji gūst skaistus vārtus. Dodot piespēli uz tālo vārtu stabu pa gaisu, komandas spēlētājs ar numuru 2, manuprāt, spēja pat pacelt aizsarga nūju un ar otru kustību raidīt ripu vārtos no gaisa. Ļoti skaists vārtu gūms un ļoti liela sajūsma ar savu dabīgu goal celebration. Nevar īsti saprast, laikam viņš brauc ar mopēdu.
Tālāk otrs labākais moments komandai Haus, spēlējot aizturētā soda laikā un iespējams jau vairākumā cīņa laukuma stūrī, skaista piespēle uz tālo vārtu stāvu un spēlētājs ar numuru 34 gūst skaistus vārtus tukšā vārtu stūrī. Un skaistākais moments ir komandas LNL spēlētājiem numur 64. Pats izlaužas gar bortu, ieslēdz kājas, aizskrien, apspēlē savu pretspēlētāju un gūst skaistus vārtus, ko noslēdz arī ar skaistu goal celebration. Tālāk E5 divīzija. Stīvais komandas spēlētājs nespēja izmest ripu no savas zonas, un Arta Ābola spēlētājs ar 42. numuru paņem atlikušo ripu, izstum cauri diviem pretspēlētājiem, apspēlē vārtsargu un lēnām ieslidina ripu vārtos. Komandas Blackout spēlētājs ar 10. numuru slido pāri visām zonām, apspēlē pretspēlētājs, izdomā, nedošu es piespēli savam komandas biedram, metīšu es pats, neticu es nevienam, ticu tikai pats sev un pareizi arī daru, jo es gūstu vārtus. Labākais moments ir komandas Dzintars spēlētājiem ar numuru 2. Viņš pats izlaužas cauri diviem aizsargiem, apspēlē vārtsargu un ieslidina ripu vārtos. Ļoti augstasinīgi un ļoti pārliecinoši. Turpinam ar E4 divīziju. Garkalnes Patriotu 2 vārtsargs nospēlē ļoti labi. Epizodē, kad pretinieku komanda izspēlēja ļoti labu kombināciju, uzmet pa vārtiem, bija atlikusi ripa, bet vārtsargs nospēlēja līdz galam un nosargā savus vārtus. Otrs labākais moments ir komandai Aizvulf, atrodoties mazākumā, zaudēts iemetiens, taču atgūt ripa un kolosāli piespēli izvirzot savu spēlētāju 1-1 ar pretinieku vārtsargu. Skaista maņkustība ar papēdīti un skaisti gūti vārti. Un E4 divīzijas labākais moments ir starp komandu RSU un Mego vārtsargiem. Mego spēlētāji izspēlē skaistu kombināciju uz tukšu vārtu stūri. Vārtsargs glābi savu komandu no vārtu zaudējumu, seko tālu piespēli uz otru laukumu pusi, kur arī Mego komandas vārtsargs rāda brīnumus. Kaut kādā veidā spēja nosargāt komandas vārtus, ripa nešķērso vārtu līniju. Šis viss norisinās spēles pagarinājumā, kad komandas spēlē 3-3 un ļoti skaista spēle abu komandu vārtsargu izpildījumā. Tālāk E2, E3 divīzija. Trešais labākais moments komandai Rotas spēlētājs ar numuru 7 ieslēdz kājas, aizskrien ar vienu maņkustību, apspēlē aizsargu, pēc tam ar pusspinorāmu iedod skaistu piespēli komandas biedram, kurš gūsta vārtus. Otrs skaistākais moments ir komandas Unimars vārtsarga izpildījumā. Pretinieki izspēlē skaistu kombināciju dropēs, piespēli uz laukumu vidu, metiens vārtu devītniekā, taču vārtsargs dara savu darbu, izstiep ķērai cimdu un ripa ir cimdā. Un skaistākais moments ir Marels būve 2 spēlētājiem. Spēlētājs ar 41. numuru veic skaistu toe-drag māņu kustību. Gribēja pats gūt vārtus, tur aizsargs mazliet uzsit pa nūju un nesanāca, bet viņš spēja iedot piespēli savam komandas biedram, kurš raida ripu pustukšos vārtos. Tālāk elites divīzijai. Trešais labākais moments ir Marels būves pirmajai komandai, kur spēlētājs ar 23. numuru skaistu plaukstas metienu pretspēlētāja aizsargā raida ripu tālajā vārtu stūrī, trāpot pa vārtsargu pudeli. Nevienam vārtsargam nepatīk, ka trāpa viņa pudeli. Otrs labākais moments – Tervets backshots. 69. numurs nokārto visu pats ar labu nulles tehniku, apspēlē pretinieku aizsargu, patiesībā apspēlē vairākus pretspēlētājus un tad apmāna arī pretinieku aizsargu, izslidinot ripus starp viņu kājām un gūst skaists vārtus. Un labākais elites divīzijas moments ir Garkalnes Patriotu spēlētājiem.
Spēlētājs 41. numuru apspēlē aizsargu, uzvelk uz sevi 2 pretspēlētājus, sagaida savu komandas biedru ar numuru 14. Viņš nokļūst pie tālā vārtu staba pilnīgi viens, iedod piespēli un spēlētājs ar numuru 14 netraucēts gūst vārtus, pustukšā vārtu stūrī.